Nu, čau. Nu, es Čaviņā. sveicinu. Oh! Kas tas ir? Halo! Halo. 118 klausās. Jūs esat Čau. piespies uz morgu. Čau, man ir tāds jautājums, vai es varētu šodien bez pierakstīšanās atnākt pie jums, man vajag Nē. tie bedrītē. Nē. Nu, 5 darba dienu laikā izskatīsim. Tātad esat sveicināti. Jaunajā kontrasta epizodē. Parastā. Un mums šeit ir viesis, kā jau dzirdējāt, kur sauc Venēra! Un tā nav planēta, tas ir cilvēks. Planēta Pritons. O, Venēra! Kas tu esi tāda? Jā, kas es esmu? Tas ir tas jautājums. Kā, jā, es producēju šo prikolu jau gadiem. Es šeit esmu pirms kontrasts vispār sāka. Jā, un tā es vēl šeit esmu. Kāpēc? Wow. Jo, jā, tas ir labs jautājums. Labs jautājums, kāds paldies. Nē, jo man patīk. Tā Un labi. cilvēkiem šeit ir iespējas attīstīties. Ir tīpaši jums trijiem. Forš. Man liekas, ka es pretēji, bet nu labi, Tu pretē? attīstos. Pretattīsties? Tu devolucionē. Viņa Jā. regresē. Jā, Regres. bet tas ir labi. Tas ir labi. Tas ir labāk kontentam. Es gribu. Es gribu. O mamu. Es gribu būt Liels speciālists. Vai jums ir normāls attiecības ar māti? Sejas. Jā, mana mamma ir bipolāra, bet es to māku Same. apiet. Kā tu to apēji? Es vienkārši uztveru, ka viņai ir sliktā diena, un es vienkārši vairs nerunāju. Tas ir bēdīgi. Nē, nu, viņi saprot. Un kā tas tev ietekmē dzīvē? Nekā. Par ko mums ir jārunā šajā epizodē? Es pat nezinu, par ko ir. Par dzīvi. Par skolas laikiem nebija. Pareizi. Par skolas laikiem. Mēs esam visi beiguši vidusskolu izmantot turēnis, vai ne? Nē, Oh my God, kad šī peasant. epizode iznāks, es būšu pabeidzis vidusskolu. Ak, mans dievs. Are you sure? Iznāk Yes. maijā kaut. Yes, nu, 12. maijā man ir pēdējais zvans. So, sajies. Tas nenozīmē, ka tas pabeidzis. Man stundas būs beigušās. Bet vai tu noliks eksāmenu? Nolikšu, 10% dabu. Reinis paliks uz otru Ir gadu. 10? Kad ir tikai Vasaras paga, darbi. paga? Ar katru gadu paaugstinās pa 5% tagad pēc jaunās reformas. Līdz 20%. Nopietni? Jā. Līdz 20 nebija līdz Līdz 40. 20 būs. O, tas Ak, ir tas fucked ir up. maz. Manos laikos bija 4% jādomā. Tavos Četri. Manos laikos vajadzēja 5. Manos arī 5, piecus. vienmēr ir bijis 5. Man bija 4. Kādā sakarā? Es nezinu, man bija 4. Jaukā vakarā. Īpaši skola. Īpaši skola. Teika. Teiks. Teika. Vidusskola. Mēs varam prenkolot kādu. O, mam. Uzvani savai mammai. Jā. Un kā Armāns pacels. Armāns, tev ļoti laba balss sakarā ar šo. Es varētu Tas nozīmē laba balss sakarā ar šo. Es varētu uzvanīt savai mammai. Viņa Laba pacēla, mātes tad balss. man tāds, halo, tu man zvanīji. Prenkalojam Sarunāts. Annas mammu. Armāns prenkalo Annas mammu. Jā. Es uzlikšu skaļru un anyways. Obviously. Man mamma sauc Kristīne. Viņa ir ļoti forša. Saki, Kristīna. Saki, Kristīna. Halo, mās. Jā, klausos. Halo. Halo. Nu, Jūs man zvanījāt. Halo, ar ko es runāju? nu mās, ko tu gribēji? Kā lūdzu? Nu, Anna man zvana, ko tu tur raksties, vecīt, dod meitu. Es neesmu Anna. Jā. Bet kāpēc jūs zvanāt? Ak, tas izklausās tik sketčī. Ak, pats dievs. Dod man. Tu bieži tā dari? Viņa, Ka- zina viņa vienkārši, tevi cik pa random māsu es sauc? esmu. Jā, tāpēc, ka man ir O. brāļi, un tas ir tā kā māsa. Oh. Vai nu es esmu pizduška, vai nu es esmu... Tevi māte sauc par pizdušu. Jā. Dievs. Tagad mēs varam prenkolot kašeru. Man ir viņa numurs. Ko? Bet es negribu zvanīt no sava telefona, jo viņam ir mans numurs. So, Kāpēc tev ir kašana numurs? es viņam palīdzēju nometnē. Pagaid, bet tas ir kašers. Nu, bet viņš... Man ir storija tā, mans draugs, kurš ir straight as fuck. Vienreiz prankolēja kašeru, un viņš gribēja sarunāt date. Un tā kā kašers, viņš tā kā spēlēja līdzi. Like, he's good at this. Mm.
Varbūt pamēģinam. Bet tad Armandam ir jāsaka. Kāpēc man? Mēs gaidām uz tevi. Ko uz mani? Tu varētu paziņot savai mammai un pateikt, ka tu būsi tētis. Nē, jā. es nevarētu to izdarīt. Tu nevarētu. Nē, es to reāli nevarētu izdarīt. Jā. Okay. Man Manuprāt, atskaldīt. Es jūtos, ka mums būs kaut 12 gadi, un šis būs kaut klases vakars. Jā. jā. Ko jūs darījāt savos klases vakaros? Es atceros, kādreiz bija. Atceraties to mūziku? Es aizmirsu, kā sauc to trendu, bet karoči, kad bija tā mūzika, un tev vajadzēja frīzot. Un Jā, tad gāja Mannequin apkārt. Challenge. Jā, Mannequin Challenge. Un mēs taisījām to. Ak, man zināms, man vēl joprojām kaut kādos arhīvos saglabāt. Mums bija tas Harlem Shake. Vēl. Jā, arī. Uz Mēs aktu visi zāles skolā skatos. taisījām to Mannequin Challenge, tā kā stadionā. Wow. Jā. Oh. Ok, interesanti. Jā, man nekas tāds nebija. Mēs skatījāmies šausmas. Mēs Tad arī. mīzām biksēs. Mēs arī. Par Mēs klases nostājāmies. Jā. O, Mēs palikām skolā pa nakti, un mēs skatījāmies šausmas par tā kā NLO un visu kaut ko tādu. Un pēc tam džekiem bija bailes iet uz bēniņu stāvu. Viņi tā kā vēl tā kā mazas ak, meitenes Dievs. veidījās. Jūs varējāt palikt skolā pa nakti? Jā. Ak, Vairākas Dievs. reizes mēs palikām. Laimīgi. Man ļāva Mums tikai tagad, kad es arī. vidusskolā tā kā rīkoju pasākums un tā, un es jau pazinu visus tās administratorus, un varēs sarunāt ar to skolas, kā viņi sauc. Administrācija. Dežuranti. Ar administrāciju vienkārši, jā. Mums Bet labas apsargs attiecības ar viņām. neatļauj. Izklausās pārāk brīvi, jums man neko tādu neļauj. Tas bija Same. tikai the special few. Mēs jau Mums bija skolā special varējām treatment. darīt, ko mēs gribam. Mēs tā kā organizējam paši visu. Oh, Un paveicās. tad vienkārši mums atbalstīja. Tūt, man vajadzēja mazgāt skolu, ja es pa minūti nokavēju savu Ar klāstu. zobirstīti? Ne jau zobirstīt, man reāli vajadzēja mazgāt skolu. Ar vates kociņu? Nē, ar milzīgu Ar mēli? Nē, halo! Nebija tik traki. Bet katru reizi, kad man vajadzēja iet skolā, man vajadzēja nopīkstināt savu etalonu, tad Maikūbā maniem vecākiem uzreiz sūtījās, kad es iegāju skolā. Nopietni? Jā, Kas tā pa un pēc tā skolu? skatījās, kad... Cietums. Tas ir. 49. vidusskola, let's go! Nē, iet uz 49. Un pēc tā skatījās, vai es nokavēju klasi, un es nokavēju kaut pa minūti, man vajadzēja pēc stundām tīrīt skolu vienkārši. What the f... Ak, Dievs. Tas ir. Tas nevar Tā būt skola ok. pēc tam tādā veidā iekonomēja uz apkopējiem, tu mums skapīšu vai arī klases, lai renovēja. Tas ir child labor. Mums pirmajā klasī, nu tā kā You're pirmajās the 4 victim. klasītēs bija vienkārši tā kā tāds pienākums, nu tā kā sakaupt savu klasi. Un tad mēs tā kā mums Nu, bija jā. klases dežurants un mums bija jāiet pienu dzert un mums burkāniņas deva. Mums arī tas Par jums Eiropas Savienības tā projekta dēļ devat uz burkāns? Jā. Jā. Logmetām ārā. Ko, kāpēc? Viņi ir tikai mētāti, bet Tur tam pa mums... laikam bija kaut kāda zeltaina burkāna, mēs viņus Ah. saucam par Černomīļas burkāniem. Mēs iekodāmies, vienkārši pateicām, ka tas bija sūds un metām pa logā ārā. Tur bija kaut kāds stāsts, ka, labi, tas nebija par tiem burkāniem, bet kaut kāds, pēc tam bija kaut kāds sūdzība, ka kāds vienkārši pa logu izmet ārā milzīgo bunduli tā ūdeņu un trāpīja kādam garai gājējiem. Ak, mans dievs. Jums arī skolā kādreiz vienkārši lec ārā pa logu? Nē, man pirmajā stāvā Ko? skolā bija. Es vienreiz Ne. egli izmetām. pa logu. Excuse me? Nē, tā kā man ir bijuši klases biedri, kur vienkārši lec ārā. Tā kā bija starpbrīdis, tā kā starp divām matemātikām, pirmajā stāvā, protams. Un man klases biedrs vienkārši izlec ārā pa logu. Mums Un, vēl pirmajā stāvā tie logi bija pārāk augsti. Tad man pirmajā stāvā logiem bija vai noņemt tie rokturi vai arī rests. Tas ir cietums. Tas ir vienkārši cietums. Rīgas centrālais cietums vai kas tas ir? Rīgas 49. FCC. vidusskola, tad bija. Rīgas 49. cietums vairāk. Mēs vienreiz Ziemassvētku egli izmetām no kaut 3. stāva. Es mājās vienreiz izmetu no 7. Bija jautri. Criminal offensive side-eye. Bombastic side-eye. Sānats. Krimināli sodāmas sānats. Es pilnībā piekrītu. Woo! Kas vēl jums jauns dzīvē? Varbūt tagad pa jauniem. Esmu OnlyFans biznesā. Woo! So, ja kāda modele grib pieteikties, meklējiet mani. Hit me up later. I'll scout you. I'll check you out. You- I'll hook you up with the right people. O, You'll what me? Dievs. Es sāku apdomāt pēdu biznesu. Tas ir daudz grūtāk. Es Tev nezinu, ir tikai... jābūt kā labam, šķiet. es varu vienkārši no savu ekspertu viedokļu runāt. Mm, Tev ir ok. jābūt labam selling point, un tev ir jāatrod sava niša.
I'll hit you up after that. Ok. Grūti laiki. Kāds ir tavs pienesums? Es varu savu padušu parādīt. Tam arī ir niša. Jā, tam Bet, arī ja ir. tu saloki padusi, It īpaši gei čalīšiem vispār nezinu, kāpēc patīk Jā. padus. Jā, man The tas tik ļoti hormones. interesē. Paldies. padusies ir hormones. Pheromones? Pheromones, jā, vai kā jūs sauc. Hormonu. Nē. Nē, tas ir Pheromones. aromatizētā. Ah. Basically, ja tu guli blakus cilvēkam un tu jūti tā kā no padusēm to aromātu, jo tas ir tā kā, nezinu, if you have like a crush on a person or something, tad tas aromāts likties ļoti pievilcīgs un tā kā tev vēl vairāk piesaisti tam cilvēku ķermenim. Varbūt jūs dzīvē tu saskarsieties, piemēram, blakus guļ draudzene vai draugs, whatever, they, them, un viņi sāk postīt tavu padus un tev tāds, ew, that's weird, Ko? bet jūs sapratīsiet. Mark my words. I will mark them. So good. Jaunā halsa pērla. Ak, Dievs. Jūs Yes, sapratīsiet. sir. Ir arī tagad īstenībā ļoti aug biznesa tā kā smaržām, kurām klāt ir tā kā tas formāli. Jā. Jo, tā kā, piemēram, ļoti daudz sievietes un viņi pērk, un it kā viņš tiek marketēts kā, men will fall in love with you, jo tur ir tā kā tas turklāt. Un apparently tas kaut kā piesaista tā kā cilvēks pie tavu ķermeņa ar smaržu. Somehow. Allegedly. Allegedly. Interesanti. Jūs zinājāt, ka es nezinu, ka pēkšņi off-topic nedaudz, ka jūs varat no saviem pelniem uztaisīt dimantu? Jā. Vai arī uztaisīt? Jā, ko tur vēl tik nevar? Es pelnus uz mēnesi. Kosmosā. Ne uz Zini, mēnesi, cik bet tas- tas vienkārši. Vienkārši izšaut kosmosā. Tā varētu vienkārši uztaisīt kaut kādu crappy šito raķeti un uzsūtīs augšā. Galvenais, ka nonāk kosmosā, ja tie viņi to jau vēlāk paši aizies prom kaut kur. Nu, apakaļ nonāks. Atpakaļ sāk skrist cilvēkiem acīs tāds. Es pat, lai no manis izaug kaut kāds rožu krūms vai kaut kāds tā kā kruts koks. Jo tā kā tu vari arī tas savus pelnus ielikt tādā tā kā sēklā iekšā kopā ar to visu kūdru un visu to. Un tad tā kā no tiem pelniem tu dod tā kā minerālu vielas tam jauniem augam. Interesanti. Jā. Jā, mans pelns var vienkārši izkaisīt kaut kādā jūrā un viss būs ok. Kurā jūra? Vienalga kādā jūrā. Runājot par nāvi. Labi. No Tuvojamies epizodes beigām. Ok, jūsu close death experiences. Kad jums Ko- liekas, ka jūs ko? nomirsiet? Tā kā close death experience. Vairākos Rainēra lidojumos. Tas bija kaut kāds 200 lietas. Rainer lidojumu. Vairākos. Cilvēki, tas ir relatable katram cilvēkam. Jā. Ryanair? Viņi Jā. tā kā pat. Kā viņi Viņi, nolaižās. viņi Oh. paceļas un nolaižas, nezinu, tā kā Viņi- viņi būtu dzēruši un nepieredzējuši pilotu. Es atvainojos. Es lidoju no Čehijas, un mums bija kaut kāda auto nosēšanās, kad Auto mums nosēšana. lika visiem izslēgt telefonus, tā kā nevis ieslēgt lidošanas režīmu, bet izslēgt, jo viņi mainīja kaut kā, man pirmā reize jau bija tāda lieta, ka viņi mainīja kaut kādu to nosēšanās veidu, un kad es nezinu, ko tas nozīmē, bet tas bija ļoti sketchy, man bija bail. Oh, wow. Runāju par nosēšanos, mēs varam nosēsties šajā epizodē un tikties nākamnedēļ. Jā. Tā kā. Nu, paldies, Venēra, ka pievienojies mums šeit. Paldies, ka pieņēmās mani. Protams, tu vispār nodiktēji to, jo tu esi producents. Jūs Bet, nebija izvēles. bet jebkurā gadījumā paldies. Paldies arī Mēs klausītājiem. Gaidīšu diemas no meitenēm, puišiem, meitenēm, Tieši kurš tā. ir gatavs. Jā. @kont.rasts Instagram akauntā Diemas. Ja mēs Atbildēsim. nemainīsim mūsu at. Kā to saku? Who knows, big things coming. Wow. Big things coming. Big things coming, that's what she said. Or he. Bučiņas. Or they. Atā. Atā!